Sveiki, esmu Artūrs Čurukovs, A-Vektor numur 1 pārvākšanās servisa uzņēmuma dibinātājs. Šodien es pastāstīšu vairākas lietas par pārvākšanos. Pārvākšanās visbiežāk pieļaujamās kļūdas. Tās ir vairākas kļūdas. Pirmā un visbrutālākā kļūda pie pārvākšanās ir pasūtīt pārvākšanos tajā pašā dienā vai nākošajā dienā meklēt uzņēmumu, kurš veiks pārvākšanos. Labiem pārvākšanās uzņēmumiem vienmēr ir rinda no 3 līdz 5 dienām. Dažkārt pat ir 10 un vairāk dienu rinda. Tā ir pirmā un brutālākā kļūda. Pārvākšanos meklējiet minimums 3 dienas, labāk nedēļu iepriekš, kad jūs varat garantēt, ka pie jums atbrauks pareizs uzņēmums un visu jūsu pārvākšanos izpildīs. Otrā lieta, kas ir, bieži vien mēs nenovērtējam to mantu un mēbeļu daudzumu, kas mums ir mājās, jo viss, kas mums stāv plauktos un skapjos un kumodēs un visur, liekas, ka viss ir kompakti un ir ļoti forši, bet kad jūs sākat to pakot, tas ir ļoti ilgi. Tāpēc mēs iesakam sākt pārvākšanos procesa iepakošanu 2-3 dienas pirms pārvākšanās, labāk to sadalīt uz 10 un vairāk dienām, mierīgi, nesteidzoties pat 2-3 kastēm dienā, jūs mierīgi sapakosiet. Trešā lieta, kas ir, tas ir saistībā ar mēbelēm. Bieži vien visvairāk tas attiecas, protams, priekš privātmājām, ir īpaši saistībā ar lieliem stūra dīvāniem. Bieži vien tie dīvāni ir ļoti lieli, un ja pārvācās no mājas uz dzīvokli, tad bieži vien tie dīvāni var neielīst kādā no istabām, kurās jūs vēlaties, lai nonāk tie dīvāni. Jo mūsu ikdienā ir to, ka mēs ņemam durvis ārā, un divānus jaucam līdz pēdējai skrūvītei ārā, bet ir noteikti divāna modeļi, kuri bez īpašus mēbeļu speciālistu, diemžēl, nevar dabūt istabā. Tāpēc ar to arī vienmēr ir jārēķinās un nedaudz jāpadomās priekš. Tāpat arī par korpusa mēbelēm. Jā. 2 durvju skapi vēl var nejaukt un nest, ja viņš ir neliels, jā, bet 3 un vairāk durvju skapi, tas ir izjaukšanas process. Pārvākšanās uzņēmumi demontāžu nodrošina, bet tas ir ļoti laikietilpīgs. Lai būtu lētāk un izdevīgāk, klienti var jaukt to paši ārā, bet ne visiem tas izdodas. Tāpēc mēs iesakam uzticēties profesionāļiem, kuri tiešām zina, kā strādāt ar mēbelēm, un viņi visu izjauks, iepakos un jaunajā dzīves vietā, jūs norādītajā vietā arī saliks visu. Piemēram, 3 durvju skapis, jā, tās ir 3 durvis, tie skapi ir palieli. Mēs kā uzņēmums un mūsu darbinieki neuzņemās atbildību par mēbeles kvalitāti. Tas ir jāsaprot mūsu klientiem un arī ikdienas cilvēkiem, kur izmanto citus pakalpojumus vai paši pārvadā mēbeles. 3 durvju skapi pārnest ir nedroši. Tāpēc mēs sakam, ka ir jādemontē, jo mums ir bijuši gadījumi, kad klienti atsakās ar mums sadarboties, jo mēs neesam gatavi nest 3 durvju skapi. Bet, kad mēs uzdodam jautājumu, vai klients ir gatavs uzņemties par to atbildību, pasaka, nē, mēs arī neuzņemamies par to atbildību, tāpēc mēs sakam, ka ir jāizjauc. Bet tas ir laiks un tas maksā papildus naudu. Ceturtā lieta ir iepakošana. Iepakošana arī mēdz būt dažāda. Var pakot maisos, ko mēs neiesakam, var izmantot kastes. Ir dažādas kastes, ir plasmasa kastes, kartona kastes, bet ja klients pats gatavo visu, tad 80% gadījumā tās ir kartona kastes. Kartona kastes arī dažādas. Ir ar skoču, ir bez skoča. Izvēlieties jums piemērotu kasti, skaisti viņu aplīmējat ar skoču, nevis tikai skaisti, bet ar skoču tā uzlīmējam skoču un novelkam skoču, uzlīmējam un visur ar roku nogludinām. Tā lai ir skaisti forša. Tādā veidā tā kaste paliks cietāk un ne ar vienu slāni, ar vairākiem slāņiem. Un uz kartona kastēm jūs varat rakstīt ar marķieri vai uzlīmējot papīra skoču, rakstīt uz kādu istabu tas iet, vai tas ir vecāka istaba, meitas istaba, dēla istaba, virtuve, tolete, vannas istaba un tā tālāk. Katru kastē jūs apzīmēsiet, tad pie pārvākšanās procesa jūs zināsiet, vai arī uzņēmums, kurš jūs pārvāks, viņš zinās, kur nolikt konkrētu kasti. Tāpēc mēs iesakam izmantot kastes, kuras var marķēt. Kastes mēdz būt lielas, bet viņas mēdz būt ļoti neizturīgas. Tāpēc, kad jūs sapakojat savas mantas, pārbaudiet, vai tās kastes tiešām var pacelt. Jo, kad atnāks no pārvākšanas uzņēmuma cilvēki, protams, viņi centīsies, lai visu to aiznestu uzmanīgi un labi, bet, ja kastes ir ar skoču, tad tās kastes mēdz būt, ka viņas izkrīt. Protams, puiši cenšas un nes, lai viss ir kārtībā, bet, diemžēl, pa kastes kvalitāti un cik kvalitatīvi ir uzlikt skoču, mēs nevaram uzņemties atbildību. Tāpēc mēs iesakam izmantot kastes, kurām nav nepieciešams skočs, vai arī izmantojot mūsu plasmasas pārvākšanās kastes. Kā arī izmantojot pārvākšanās servisu uzņēmumus, normāliem uzņēmumiem ir arī drēbju kastes. Drēbju kastes tās ir kastes, kurās jūs varat ielikt uzvalkus, kleitas, jebkāda veida drēbes, kastēs nesalokot tās, jo jūs saliksiet mazās kastēs savas drēbes,
jūs viņas kā minimums vajadzēs gludināt. Ja jūs saliksiet savas drēbes, nedod Dievs maisos, jums vajadzēs gludināt, vajadzēs ķīmisko tīrītavu, un visi tas ir milzīgs process. Tāpēc mēs iesakām izmantot drēbju pārvākšanās kastes, lai nekas nav jāgludina, nav jāvednas uz ķīmisko tīrītavu. Labiem uzņēmumiem ir kartona pārvākšanās drēbju kastes. Ir vēl viena ļoti svarīga lieta, kura ir jāiegaumē. Pārvākšanās procesā uztaisiet obligāti 3, 4, 5 vai cik jums nepieciešamas pirmās nepieciešamības kastes. Tas nozīmē, ka uz pirmo 1 vai 2 dienām jūs neuzspēsiet visu izpakot. Atstājiet svarīgākās lietas, kur ir kaut kādi vai nu dokumenti, higienas lietas, drēbes, kuras jums būs nepieciešamas pirmās 2-3 dienas. Jo pēc pārvākšanās aptuveni 2-3 dienas aizņem visu mantu izpakošana un salikšana, teiksim, lielāko daļu mantu. Tāpēc atstājiet tās kastes, tur arī var būt ēdiena trauki, dators, planšetes, printeri vai kas jums ir nepieciešams komfortai dzīvē. Pasūtot pārvākšanos pie uzņēmumiem, obligāti pārliecināties, cik sen ir tas uzņēmums, vai viņiem ir bildes tiešām ar viņu darbiniekiem, lai tas nav uzģenerētas mākslīgi bildes vai pirktas bildes. Pārliecināties, ka tiešām tas uzņēmums pilda pakalpojumus ar reālām eksistējošām mašīnām un reāliem cilvēkiem, kā arī pārbaudiet uzņēmumu sociālos tīklus, kas arī liecina par viņu darbu profesionalitāti, kā arī vai uzņēmumiem ir viņu darba forma, instrumenti un viss nepieciešamais. Pārbaudiet viņus internetā pirms pasūtiet pie viņu pārvākšanās. Kad jūs veicat pasūtījumu, vajag zināt pilnībā visas detaļas. Abas adreses pilnībā, kādi dzīvokļa numuri, lai pārvākšanās dienā būtu vieglāk jūs atrast, kā arī norādiet ne tikai vienu telefonu numuru, bet arī, ja ir otrs telefonu numurs, kuru arī var sazvanīt. Ja ir durvju kodu, tad arī norādiet, jo no rītiem var aizgulēties un vienkārši aizmirst pa pārvākšanās dienu, tādi arī gadījumi ir bijuši, un lai jau pārvākšanās uzņēmums var tiešām jums atrast un izpildīt jums to pārvākšanos. Vēl kas ir ļoti svarīgi priekš pārvākšanās uzņēmumiem ir tas, ka ja jums ir mājās klavieres vai kaut kāds ļoti liels televizors vai seifs vai kaut kādas antīgas mēbeles vai vēl citi kaut kādi priekšmeti, kur jūs zinat, kur ir ļoti smagi, vēlams to pabrīdināt iepriekš, jo tad pārvākšanās uzņēmums nodrošinās ar speciālu inventāru, lai pārvest un pārnestos īpaši smagos priekšmetus, jo bieži vien ir ļoti smagas klavieres, kuras vajadzīgi 4 cilvēki, a standarta pārvākšanos pilda 2 cilvēki, tāpēc tā ir ļoti liela neanse, lai pārvākšanās dienā nebūtu kaut kādi pārsteigumi, tīpaši jūs pārvācaties pēdējā dienā, kad jums ir jāatbrīvo telpas. Paldies, ka noskatījāties šo video. Cerams, ka šis video palīdzēs jūsu pārvākšanās un pārvākšanās uzņēmuma izvēlē. Ja jūs esat izlēmuši pārvākties ar pārvākšanās uzņēmumu, tad A-Vektor, numur 1 pārvākšanās servisa uzņēmums, ir jūsu pareizā izvēle. Zvanat laicīgi un mēs visu izdarīsim. Lūk, šeit būs mūsu kontakti. Ja jums šī informācija bija noderīga, abonējiet mūsu kanālu, aprakstā mēs atstāsim mūsu mājaslapu, telefonu numuru un visus citus sociālos tīklus, lai jūs varat mūs atrast un sekot mūsu līdzi.